Labdien, dāmas un kungi! Cilvēks sen ir nodarbinājusi jautājums, kas nāca pirmā – vista vai ola? Kaut gan šim jautājumam atbilde laikam joprojām nav īsti izdomāta. Jautājumam valsts ekonomikas ziņā, kas ir pirmais, kas ir galvenais, tas sen ir visiem skaidrs, tas ir uzņēmējs. Uzņēmējs ir tas stūrakmens, uz kā balstās visas valsts, visas tautas labklājība. Uzņēmēji tie cilvēki, kuri gatavi ar savu ideju riskēt, nodarbināt citus, kuri toties var nomaksāt nodokļus, un dēļ tā, ka valsts var iekasēt nodokļus, mēs varam gādāt par pensijām, nodrošināt policiju, izglītības sistēmu, veselības aprūpu un tā tālāk. Šodien jūs esat sanākuši uz semināru, lai vairāk uzzinātu par to, kā jūs varētu veiksmīgāk darboties kā uzņēmēji. Es novēlu jums visiem veiksmi šajā pasākumā. Es pats esmu bijis uzņēmējs, es zinu, kas tas ir. Es varu jums teikt no savas pieredzes vienu galveno domu – nekad neuzdot un būt neatlaidīgam. Ja aizverās durvis, sameklējiet logu. Ja aizverās loks, sameklējiet skursteņu. Jūs vienmēr atradīsiet ceļu, ja jūs būsiet neatlaidīgi. Un tas, kas mūsu valstī ir vajadzīgs, neatlaidīgi uzņēmēji, kuri nodarbinās sevi un citus un tādā veidā veicinās tautas labklājību. Lai jums visiem veicas!